ka jā, apģērbā pat paskaties, kādas viņam skaistas kurpes ar pušķīšiem, Jāni, tu redzēji? Ļoti smuki izskatās. Tautiskais, super. Tiešām smuki. Iesim meklēt, kur ir mūsu mašīna. Mašīna ir, jā. Nu, ja ir, tad viss ir labi. Ka ir. Es vēl, jā, reka ir. Tur jau, te jau ir vāk divas, te ir vairākās rindās jau sabraukuši. Bet patreiz ir visur tur. Es nezinu, visur, kur var salikt. Visur saliek. Īstenībā viņi ir drosmīgi, godīgi sakot. Nē, ka mūsu mašīnīte stāv. Bija tā jocīgi nolikta, bet tā es skatos, ka nemaz tik jocīgi vairs nav, citas ir jocīgāk. Mēs braucam uz Goricas tiltu. Tas sanāk laikam tur, kur tas, tur ir Bēdre, pagaidi, es nezinu. Es te domāju, kur ir jābrauc, laikam tur vēl lejā. Vai tur, laikam šeit. Jā, šeit. Jā, šeit lejā, un tad tur būs pa kreisi, aizstāv. Brauc, mēģini. Mēģini. Es nezinu, ko mēs darīsim, ja mēs te ies, bet nu uz leju jau viss iet. It kā. Man tā bišķīt ir trauma īstenībā. It kā tur lejā, blin. Baigi jocīgi. Tur nevar un tur netiek. Un tagad idī. Tikām laikam laukā no nepatikšanā vēl negalīgi. Vēl no slazda. Jā, kur mūs vējs ciemānīja kārtējo reizi. Mums nav nevienas reizes, ka mēs kaut kur neiebraucam auzās. Tas ir pilnīgs murgs kaut kāds. Mums mūždien kaut kādi šitādi piedzīvojumi gadās. Nē, nav. Braucam. Oh! Auzām mēs ārā tikām. Nu, nevienu reizi nav bijis tā, ka mēs kaut kur nesameklējam piedzīvojumus. Protams, tā, ka mēs apgriezām mašīnu un bijām gatavi doties atpakaļ, te jau tur ceļš atbrīvojās. Bet nu, mēs neriskējām vairāk braukt. Meklēsim labāku ceļu. Brauksim pa lielākiem ceļiem. Klasiskā albāņu satiksme. Kā gribu tā braucu, kā gribu tā eju. Kāds kaut kur nomet mašīnu ceļa vidū, tas viss ir ļoti ok. Tikko arī bija uztaisīts vesels sastrēgums, jo meitene bija iegājusi veikalā pēc pulciņām. Un mašīna bija pamesta ielas vidū. Viņa iznāca laukā un aizgāja tālāk. Un šeit mums pavarās jau skats uz 1000 logu pilsētu. Tūlīt mēs to visu redzēsim. Tā kā jā, šeit ir arī kaut kāda tāda zīme, ka te ir tai aplī uzcelts tāds. Tie logi parādīti. Īstenībā ļoti interesanti izskatās. Tā kā jā, jau baigi smuki. Man jau patīk, un uz otru pusi tas pats. Tikai nepabeigtāks, jā. Īstenībā ļoti glauni. Ļoti šiki, ļoti glauni. Meklējam, kur ir stāvvietiņa, jā. Viņa kaut kur bija. Un beidzot esam sasnieguši to galveno mērķi. 1000 logu pilsēta. Tas standarts skats, kas ir visur. Nu, iespaidīgi īstenībā, ļoti iespaidīgi. Berata bieži tiek saukta par 1000 logu pilsētu, un tam ir savs stāsts. Kad pirmie ceļotāji ieradās šajā kalnu pilsētā, viņi pārsteigti skatījās uz baltajām mājiņām, kas kārtojās viena virs otras stāvajā nogāzē.
No tāluma šķita, ka katra māja skatās uz pasauli ar 10 acu, ar logiem, kas mirdz saulē un atspoguļo Osuma upi lejā. Leģenda vēsta, ka Beratā dzīvojis meistars, kurš ticēja, ka mājai jāelpo kā dzīvai radībai. Tāpēc viņš savās mājās taisīja daudz logu, lai ienāk gaisma, svaigs gaiss un lai dvēsele nekad nepaliktu tumsā. Pārējie iedzīvotāji viņam sekoja, un drīz vien visa pilsēta pārvērtās par gaismas pilnu mozaiku. Šodien, izejot cauri Mangalemas un Goricas ieliņām, šķiet, ka logi joprojām vēro katru garāmgājēju, kā klusi stāstnieki, kas glabā gadsimtu atmiņas. Un tieši šie logi padara Beratu tik īpašu, pilsētu, kas vienmēr skatās pretī saulē. Šis ir Goricas tilts, saglabājies, vai arī restaurēts no Osmaņu impērijas laikiem. Tā runā tilts pār upi. Pat par upi patreiz to diezgan grūti nosaukt. Tāds dubļains grāvis ir. Nav jau ūdens patreiz šeit nekur diezko daudz, bet, ir smuki. Ir smuki, tilts ir skaists. Iesim pāri, otrā pusē kafejnīcas daudz, veikali. Šajā pusē atpriekšā kafejnīcas. Daudz turistu. Iesim, skatīsimies, kā tur otrā pusītā izskatās. Ejam pāri tiltam. Smukas laternas abās pusēs tiltam, noteikti vakarā šeit ir ļoti skaisti. Augšā kalna galā ir cietoksnis. Tas ir tas, kur mēs bijām un no kura mēs skatījāmies uz leju. Un tur apmēram pa vidu ir maziņa baznīciņa, tā kā kas nevar saprast. Tur pat izskatījās no augšas, ka tur bija kaut kādas trepītes, bet no kurienes viņas nāca, tur grūti pateikt. Var sakot, viņa tur ir iebūvēta. Kādā veidā? Grūti pateikt. Nezinu, vai no augšas vai no lejas piekļūšana. Beratas vecpilsēta un tās cietoksnis glabā gadsimtu noslēpumus, un viens no tiem ir nelielā baznīca, kas slējas tieši uz stāvas klints nogāzes. Šī baznīciņa, pazīstama kā Svētā Mihaila baznīca, ir viena no senākajām ortodoksālajām celtnēm Beratā un īsts kultūras piemineklis. Baznīca tika uzbūvēta viduslaikos, un tās arhitektūra atspoguļo bizantiešu stila tradīcijas, grieķiskā krustveida plāns, kupols un sīki dekorēti akmeņi. No tās logiem paveras elpu aizraujošs skats uz Beratas vecpilsētu, Osuma upi un kalnu ainavu apkārt. Viena no īpašībām, kas padara šo baznīciņu tik unikālu, ir tās atrašanās tieši klintīs. Tas padarīja ēku daļēji aizsargātu, kā arī radīja izaicinājumu gadsimtu gaitā saglabāt freskas un sienu gleznojumus. Daļa no tām saglabājušās līdz mūsdienām, sniedzot ieskatu viduslaiku mākslā un reliģiskajā dzīvē. Šī nelielā klints baznīca ir vairāk nekā tikai ēka, tā ir tilts starp pagātni un tagadni, starp cilvēka ticību un dabas skaistumu. Sapratām, kā tur pie tās mazās baznīcas tiek klāt. Izskatās, ka tur ir arī kaut kāds no otras puses tunelis no kalniem, bet virs tām mājām tur ieraudzījām, ka tur iet cilvēki, tur ir taciņa, tāda zigzagā, kur var uzkāpt augšā uz to baznīciņu. Īstenībā ļoti izaicinoši, bet šitan gan mēs laikam nekāpsim. Mēs izdomājam, ka mēs brauksim uz Golemas pusi pa to gleznaino ceļu, ko mums ieteica. Cerams, ka viņš mūs neievedīs nepatikšanās kārtējās. Bet, būs kaut kāds savādāks iespējas atkal. Nevis kā pa šoseju braukt. Goricas tilts no šīs puses. Viņš ir celts 1800. gados. Tad viņš ir sabrucis plūdu rezultātā. Un līdz 1930. gadam viņš ir atjaunots šādā paskatā. Un tad ir atkal skaistais skats uz kalniem, kur ir
pils. Un tālāk otrā pusē ceļam pretī 1000 logu pilsētai ir turpinājums tieši tādā pašā izskatā. Atkal uz kalniem, atkal daudz logu. Kur paskaties, visur ir skaisti. Un šeit ir kafēnīciņas, ir kaut kādi mazi veikaliņi. Šis izskatās tāds mākslas veikals. Ieraudzījām smuku ūdens tilpni, nezinu, kas tas ir, protams, bet izdomājām apstāties. Tur ir izbijis panorāmas rats. Pieņēmums ir, ka tā ir Belšas pilsētiņa. Bet tas tad jāpaskatās. Bet paskatīsimies kartē, pēc tam īpaši nepētīja, bet es zinu, ka mums viņai cauri bija jābrauc. Un tā bija viena no tādām lielākām pilsētām, kas ir... te tā lēpiņa te ir tāda bišķīta caurumiem. Varbūt nemaz nav jēgas iet baigi tālu. Var iet. Domā? Viens tur vīrietis kaut ko tur makšķerē vai nemakšķerē. Nezinu, ko viņš tur dara, bet viņš tur sēž. Nu jā, tāda smuka. Apkārtne. Atkal tā kā paceļās uz kalniem. Arī tāds, ka varētu būt kurortiņš, bet... Nu, diez vai te ir kurortiņš, drīzāk te ir vietēja mēroga pilsētiņa un viss. Mēs nobraucām no tās autostrādes nost, vienkārši izdomājām, ka mums piedāvāja gleznēnākus skatus pa šejieni. Nu, tad mēs arī... Jā, visur kalnos ir olīvu birzes un arī apstādījumos ir olīvu birzes. Tu skaties un brīnies, kā tas kociņš var iejaukt tādā zemē. Liekas, ka tur ir vieni akmeņi. Bet viņš aug. Un cīnās un aug ilgi. Tā kā mēs, jā, ūdens te ezerā nav baigi tīrais. Neizskatās arī, ka te būtu kaut kādas peldvietas un tā, kaut gan kas to zina. To jau mēs nezinām. Pagaidām neviens nepeldās. Bet priekš viņu mēroga laikam šis jau ir augsts laiks. Reku bijām apstājušies, nopirkām melonīti. Šeit pretējā jaus pusē nopirkām granātābolu un vienu tomātu pagaršošanai viņu. Bet pats interesantākais ir tas, ka šeit meitene, mums pēc tam būs bildīti Instagramā, šeit meitene audzē puķi, tirgo. Pārdeva mums meloni. Nu, tādu kilogrami 2,5 točnu. Un kopā, šāds melons apmēram pārdeva 2,5. Mēs palūdzām pārgriezt uz pusēm. Viņi sagriez gabaliņos un pārdeva. Un vēl ielika bļodā. Tādā normālā bļodā ielika, sagrieza, visu iztīrīja. Un paēdām.
tepat uz vietas un paņēmām līdzi, un tas ar visu bļodu kopā maksāja 5. Esam atbraukuši uz Kalavastru lagūnu. Ja es pareizi izrunāju šo vārdu. Te ir Nacionālais parks. Un te ir putnu vērošanas vieta. Mēs tā ceram, ka šeit var redzēt pelikānus, bet, nu, tas noteikti kaut kur pie ūdens jāskatās. Mēs te ieraudzījām tādu lielu torni ar cerību, ka viņam ir kaut kā viņā var tikt augšā. Tūlīt iesim skatīsimies. Nopēc biļeti un kāp augšā. Lifta nebūs, jā? Ko? Lifta nebūs, jā? Mēģināsim. Ir biļetes, jā? Labi. Iesim, meklēsim. Iesim, pirksim biļeti. Esam uzkāpuši tajā augstajā tornī. Samaksājām 100 lekus un uzkāpām. Tas diezgan lēts fitness sanāca. Un tad skatāmies riņķī. Man jau liekas, ka tas fitness sanāca pa dārgu. Kāpēc? Es vēl tagad nevaru attāpoties no tā fitness. Tā ir ļoti skaisti. Saulīte. Ir viss baigi skaisti. Ļoti skaisti. Un šī ir tā lagūna. Skats ir pasakains, protams, arī bez tiem pelikāniem, jo, nu, ja viņi ir, tad viņi ir kaut kur tur tālumā. Mēģināsim skatīties, varbūt kaut ko ieraugam, bet ar laivām mēs šeit laikam vairs tā kā, nu, nevaram izbraukt. Tad vajadzēja no rīta braukt, bet, nu, nekas, skati ir tik un tā pasakaini. Tā kā mums viss ļoti patīk. Bija vērts uzkāpt un apskatīties no augšas, kā izskatās virs meža. Viss tāds lagūniņas, tāda jūra tālumā, bet viss noplūds tādās līcīšos purvainai, nezinu. Viņš tās purvainas izskatās, jā, bet, nu, fantastiski, tiešām ļoti skaisti. Tas arī ir tas, ko gribās redzēt. Un šeit ir vietiņa, kur var dabūt laivu. Bet, diemžēl esam nokavējuši, nekas vairs te nenotiek ar laivām. Mēģināsim iet vienkārši pastaigāt. Te tāds stiltiņš interesants. Tur reku Jānis ar bildes uztaisīt. Tur pa to pusi ceļam, tur ir tāda koka laipiņa. Var pastaigāt. Es nezinu, uz kurien viņi aizved. Visticamāk uz to vietu, kur ir tas tornis. Es domāju, ka mēs varam iet uz priekšu, ka tur būs kaut kas, ko vēl redzēt. Skats ir pasakains kārtējo reizi. Iesim skatīties, kur mēs varam aiziet, ko mēs varam darīt. Jā, mums kaut kāds labs vakara nobeigums būs.